Sveiki visiem! Golfs ar Android ir atgriezies. Mums ir sekojoša problēma. Tā kā mēs ieslēdzam aizdedzi, ja, tad Androids mums viss te ieslēdzās. Ieliekam atpakaļgaitā. Mums kamera forši viss strādā. Iedarbinām mašīnu. Mums kamerā ir traucējumi. Pats Androids viss strādā. Ieslēdzam. Jā. Noslāpējam. Bilde normāla. Nākošais. Izslēdzam aizdedzi, izņemam atslēgu. Androids paliek mums ieslēgts. Pa pāris diennaktīm aklimatoru nosēdina. Mums ir jāizslēdz ar roku. Uzstādot viņam līdzi nekādas instrukcijas nenāca. Parakņājoties pa YouTube, šo to atradu. Ir nopirkti, radio vēl slikti skan. Ir nopirkti šāds te Car Power Signal filtris, ieliksim iekšā, un antenas pastiprinātājs, jā. Te nekā sarežģīti nav, smuki noņemam rāmīti, jā. Viņš ir šādiem te klipsīšiem, jā. Cenšamies nesalauzt, paņemam kādu montāžas lāpstību plasmasas. Te ir 1, 2, 3, 4 skrūjītes un ņemam visu ārā. Ja. Tātad radio mums 104, varam dzirdēt, ka ir ar trokšņiem kaut kādiem. Kas mums vēl ir? 104,3 mums ņem. Tas man ir tepat Alūksnes tornis klāt, ja. Labi, tagad nākošais. Ņemam atslēgu ārā, čikt, izņemam, un Androids mums izslēdzās. Nevienā instrukcijā tas nebija uzrakstīts, bet ir neliela nianse. Viņam nāk tā kā visiem radioaparātiem, lūk, štekerīts, sasprosts kopā. Šeit ir dzeltenais vats. Barošana. Saucamā aizdedze, pieslēgtas aizdedzes. Ja. Visiem radioaparātiem viņš nāk savienots kopā. Šī gadījumā, ja jums ir šis te, kur viņš man tagad mētājās, kan modulis, ja, šis štekeris ir jāatvieno. Nevajag nekādu barošanu no aizdedzes. Viss strādāts ar kanu līniju. Labi, ka viens poļu blogeris bija to uzlicis. Tagad viss kārtībā, ja. Paņemam atslēgu, ieslēdzam. Smuki, radio ieslēdzās. Viss strādā. Izslēdzam aizdedzi. Arī klausamies mūziku. Šim atslēgi ir iekšā un izvelkot atslēgu. Viss. Aiziet gulēt. Viena problēma atrisināt. Tagad liekam antenu iekšā un pēc tam filtru. Tā, radio mums arī skan. Pat pēc tam, ka valsts veido attiecības. Tīri neko. Te vienkārši, te jau rekur zilais vāc ar antenas uzrakst ir, pievienojam barošanu, pastiprinātājs strādā, saspraužam, viss kārtībā. Ķeramies pie filtra. Tad filtru ieliku Androida pusē, ja, lai nebojātu oriģinālos vadus, ieliku uz šādiem te
termo savienojumiem ar lodalvu. Jā. Nu, tagad jāieliek daudz maz vietā, lai es varu pārbaudīt. Tā, apmēram esmu iestutējis. Skatāmies, ieslēdzam. Androids mums ieslēdzās. Motors rūc. Tā, radio. Aha, mums ventilatorus arī rāda. Tā. Un kur tā mums ir ventilatori? Rekā viņš ekrānus arī rāda. Nebiju piefiksējis. Tā. Radio. Tā. Šeit. Sagadīšanās, kad pie varas ir. Jā, nu. Kad jūs runājāt par to, ka... Tā, radio mums viss ir skaidrs. Nu. Tas ir noskaņots, tā kā vērtību ziņā līdz. Tā, radio izslēdzam. Liekam atpakaļ gaitā. Es arī... Nu, filtrs īpaši nedarbojās. Noslāpējam motoru. Valstu saliņa pasaulē ir ļoti... Noslāpējam motoru. Diplomātijā, jo vienā pusē ir pilnīgi cita... Nu jā, motors nerūc, kamera strādā. Iedarbinam. Jā, nekas īpaši neuzlabojās. Varbūt kādam ir kāda cita ideja, kas varētu būt pie vainas. Nu, tāds man remontiņš atkal ir sanācis. 50 uz 50. Nāk cits laikmets, jo nekas nav mūžīgs, un arī... Jā. Tālāk, bet tas kādā brīdī izbeidzas. To mūžīgi ir vienmēr uzrodas... Tā, nu, vismaz radio elektrību neēdīs. Nu, uzraksta komentāros, varbūt kādam kaut kāda saskarsme bijis ar šitām ķīniešu kamerām. Varbūt kaut kur man problēma ir kabelī, varbūt kamera. Nu, varbūt arī mašīnas ir ģenerators kaut kādus brīnumus taisa. Nu, kā lādēšanā viss ir, neko sliktu, teiksim, nevar pateikt. Izdarīju tādu joku, atvienoju no ģeneratora plus klemmi. Tagad skatāmies, kas notiks, darbinam motoru. Tā, motors rūc, aķa lampa deg, liekam atpakaļ gaitā. Un bilde pa smuko. Tātad secinājums, mums ģenerators taisa traucējumus tik liels, ka pat nevar nofiltrēt. Bilde skaista. Man var kloķis. Tā, ja, ieliekam. Ir. Nu, ja netic, var padošu. Mašīna kustās uz atpakaļ arī. Jā, nav tā, ka... Jā. Jā. Neko nešmauc. Lampiņa deg, ģenerators nelādē, videokamera strādā, bilde laba. Nu ko, tā jau domāsim. Tā, izraujam atslēgu.
šeit viss notiekās. Tādi joki.